Oh, oh, hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Oh, oh, hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Lielais Kristaps domāja lielu domu. Viņš bija īsts milzis, un viss, ko viņš darīja, bija liels. Ja viņš klusēja, tad tā bija liela un ļoti ilga klusēšana. Ja viņš runāja, tad viņa vārdi bija tik lieli, ka neietilpa sarunbiedru ausīs. Viņa vārdu skaņas tādos brīžos krājās un krājās lielos blāķos, bet reiz, kad viņš bija nolēmis izteikties tā kārtīgi, viņš sarunāja veselu kalnu, kuru apģērīgie rīdzinieki pārveidoja par parku. Taču neviens no turistiem, kur atbrauc uz Rīgu, neticēja, ka šis kalns radies no lielā Kristapa teiktajiem vārdiem. Tāpēc viņiem parasti tika stāstīts pavisam cits stāsts, lai izvairītos no tūkstošiem neticīgu jautājumu. Jā, obligāti iecentrējam, obligāti. Obligāti. Kā es to taisnību Pastāst, par ko ir izstāde, kāpēc ir tik daudz dažādi arī slaveni mākslinieki ārzemju izstādīti vienu vietu Rīgā? Jā, no izstādes nosaukums ir revizitēt. Tas nozīmē vēlreiz vizitēt, vēlreiz atskatīties uz lietām, ko jau esmu iepriekš redzējusi. Un šoreiz tās ir bienāles, kas ir apskatītas pēdējo 2 gadu laikā, tās nozīmīgākās laikmatīgās mākslas skatas Eiropā. Un piedāvāt šo iespēju atskatīties uz lietām arī Rīgas iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, paviesoties vēlreiz šajās bienālēs. Instead, the ideal was everyone should have the same starting conditions. Tad ir interesants darbs Konstancei Šmitei, kas ir vācu māksliniece, un darbs saucās Milda. The protection of the embryo itself, whether it's in a woman's womb or in a petri dish. Tieši ieklausoties šajos tekstos, man liekas, ka mēs sadzirdam ļoti daudz tādas aktuālas intonācijas, par ko arī mūsdienās mums būtu varbūt interesanti padomāt. In order to formulate a critique of the difference between being worthy of life and not worthy of life. The baby will be a bad lot. Its father is a drug addict. Šobrīd ir jūtama tāda kā turbulence politikā, sociālajā sfērā. Kāda šobrīd ir mākslinieka atbildība? Вы знаете, вот я все время привожу пример Некрасова, да, русского поэта, когда он... Ziniet, krievu dzejnieks Nekrasovs teicis, dzejnieki var nebūt, bet pilsonim ir jābūt. Šobrīd, manuprāt, nevar noslēgties no tā, kas notiek pasaulē. Tas nebūtu godīgi. Tu vari darboties dažādos žanros, bet tas, kas notiek sabiedrībā, tam jāatspoguļojas tavos darbos. Kāpēc vēsturē palicis Picasso vai citi slaveni mākslinieki? Tāpēc, ka māksla bija viņu reakcija uz pasaulē notiekošo. Varētu likties, ka mans darbs pirmajā acu uzmetienā ir tīrs orientālisms. Uzbeku ģimene, jauna meitene, kas apprecējusies un tad ieguvusi jaunu ģimeni. Ir 2 sievietes, aiz kurām ir vīrietis. Tā ir daudz smalkāka tēma.
Ja runājam par cilvēka brīvību, par to var runāt jebkurā žanrā. Ощущение свободы – это самого человека. Brīvības sajūta katram ir sava. Šobrīd, kad notiek cilvēku masveida zombēšana mēdījos, man ir šoks par to, kas notiek Ukrainā. Для меня вообще шок, что происходит на Украине. Потому что люди – это не только русские. Cilvēki, arī mūsu uzbeki skatās Krievijas televīziju, un es redzu masveida zombēšanu, kas nekad nav pārtraukusi. Которая никогда не прекращалась. Arī jūsu dēls strādā Krievijas mēdījos. Atrodoties Eiropā, uzzinu, ka lenta.ru aizvēruši. Mans dēls ir fotoredaktors. Ieraudzīju sarakstu, kurā ir arī mans dēls. Viņš aizgājis no darba solidaritātes dēļ, pēc tam, kad viņa redaktora atlaida pēc intervijas ar Ukrainas labējo pārstāvi. Да, вы знаете, честно говоря, я гордилась, что мой сын сделал такой поступок. Godīgi sakot, es biju lepna, ka mans dēls tā rīkojās. Kā cilvēks. Kā mātei man kļuva bail. Kā viņš tagad dzīvos. Vienalga. Uz kārtas likta sirdsapziņa. Kas ir šie eņģeļi? Šie eņģeļi ar netīrajām sejām ir ogļrači. Man bija svarīgi radīt atsauces uz vienu no svarīgākajiem notikumiem bijušajā Dienvidslāvijā. Tas notika 2000. gadā, un mēs to saucam par Oktobra revolūciju, jo notikumi risinājās oktobrī. Šie protesti bija svarīgi, jo pēc tam krita Miloševiča režīms. Vai arī eņģeļi piedalījās protestos? Ogļračiem šajā revolūcijā bija būtiska loma. Miloševičs sarīkoja viltus vēlēšanas un cilvēki izgāja protestēt Belgradas ielās. Taču pārējā Serbija nezināja, kas notiek, jo Miloševičs kontrolēja visus mēdījus un apgalvoja, ka protestētāji ir tautas ienaidnieki. Pagrieziena punkts notika tad, kad ogļrači nolēma atbalstīt protestētājus. Miloševičs vairs nevarēja teikt, ka viņi ir tautas ienaidnieki. Tie bija vienkārši strādnieki. Un šajā brīdī viņi jūsu acīs kļuva par eņģeļiem. Jā, simboliski viņi kļuva par eņģeļiem. Es gribēju radīt ikoniskus tēlus. Nosaukums eņģeļi ar netīrajām sejām ir simbolisks, jo 90. gadu pārejas periodā laikā politiķi kļuva neticami bagāti. Pat ja tiem bija tīras rokas, patiesībā tās bija netīras. Kamēr strādniekiem ar melnajām rokām bija tīra sirdsapziņa. Lasīju, ka jūs darbu veidojāt skanot skaļai tehnomūzikai. Kā jūs radījāt šos atlējumus? Patiesībā šis darbs ir stāsts par Berlīnu un tās mākslas pasauli. Tik daudz jaunu mākslinieku dodas uz šo pilsētu, un viņi nerunā par mākslu, bet gan par klubiem un tehnomūziku. Būtībā jūs atvedāt mazu Berlīnas daļiņu uz Rīgu. Būdama kultūras galvaspilsēta, Rīga iesaista visu Eiropu, un jūs atvedāt Eiropas daļiņu uz Rīgu. Yes.
basically it's like a translation of sound into like physical objects. Šis darbs būtībā ir skaņas pārvēršana fiziskos priekšmetos, it kā skaņas atmiņas gabaliņu telpā. In the space somehow. And this what I liked in this sensation, this feeling, because it's like when you go to listen to music. Man patīk šī sajūta, ka tu klausies mūziku un to izbaudi, esot tādā kā prāta ekstāzes stāvoklī. Dienu vēlāk tu to pat neatceries, tieši to skaņu, ko biji dzirdējis. Tas, kas notiek pēc tam, ir tikai atmiņas, un tāpēc tehnomūzika ir tik spēcīga, jo cilvēkiem to vajag piedzīvot atkal un atkal. Un, manuprāt, mēs to esam labi iztulkojuši šī darba procesā. Pat viņus betonu grīdas liekam, ja? Es dzirdēju, ka esot arī 100,000 vērta lapsa. 150,000 vērta lapsa. Nezinu, vai to vispār var stāstīt kamerā. Tas bija Venēcijas bienāls apmeklējums, un tā laps vienkārši gulēja uz grīdas vienā tādā Venēcijas veikaliņā, un tad iedzīvotāji vietējie un viesi tur gāja iepirkties, un visi tādā pārsteigumā apstājas pie tās lapsas, bet lapsa vēl būtu mazākais, bet lapsai pie vēdera piesieta pēlē un viņa ir tādā sajosta ar tādu jostu, un tur ir tas, tā provokācija, ka pirmais, kāda vēlna pēc tā pēlē piesiet pie vēdera, un kāpēc tā lapsa, normāli būtu, ka tā lapsa ir viņu apēdus. Kā Maks Manders pats saka, ka viņš mēģina iztēloties to brīdi, kas ir starp pirms un pēc, kad tā lapsa ierauga peli un viņa viņu apēd, bet šis vēl nav tas brīdis, ne viņa ir ieraudzījusi, ne viņa ir apēdusi, un lūk, peli ir apjosta lapsai pie vēdera. Melnais kaķis un bebrs sēdēja pilsētas kanāla krastā un pārsprieda dažādus jaunumus. Un iedomājies tik, stāstīja kaķis. Izrādījās, ka skurstenī atrodas visas Rīgas atslēga. Beigu beigās mēs to turpat arī atstājām. Vareni, atsaucās bebrs, maleči. Tad viņš nedaudz aizdomājās un saskuma. Jums gan veids, varat pa jumtiem staigāt, uz pilsētu no augšas skatīties. Tās droši vien ir lielisks skats, bet man redz, uz visu jāskatās no apakšas, no kanāla vai no upes. Izskatās pavisam citādi. Kaķis vieglītēm uzsit ar ķepu viņam uz pleca. Nepārdzīvo. Ja gribi paskatīties uz Rīgu no augšas, nav nekāda problēma.